Tagad, kad es biju Amerikā, es tikos ar vairāk koledžu pasniedzējiem. Katras koledžas pasniedzēji man mācīja uzreiz nosaukt jauniešus no Latvijas, kas šajās koledžās mācās, un ka visi šie jaunieši, jebkurā koledžā, kurā viņi patreiz mācītos, ir pateikuši, ka viņi savā valstī vairāk neatgriezīsies. Ka tur ir tik slikti. Valdībai šobrīd nav attīstības politikas. Viņam nav politikas, kas būtu mērķtiecīgu soļu kopums, kur rezultātā Latvija kļūtu attīstītāk. Ne, tāds nav. Nav šī tālā redzējums. Tas ir tikai redzēt sev 2 soļus uz priekšu, lai miglā nepakristu. Tā neattīsta tautsēmniecības. Tā neattīsta. Bēdīgi paliek skatoties varbūt uz mūsu diskusijas kvalitāti par šiem jautājumiem. Ekonomiskā attīstība jau ir tikai sekas kaut kādiem procesiem, kurus mēs paši principā vadām. Latvijas ekonomiskā situācija stabilizējas. Jau no gada sākuma ir vērojama makroekonomisko rādītāju uzlabošanās. Есть шикарный план. Латвию можно переселить в Эстонию и Латвию сдавать. Сдается страна с видом на море. Хвойные леса, паркинг. Хвойные леса, паркинг, шпроты. Skarbi, bet krievu humoršova prožektora Paris Hilton dalībnieki piedāvājuši vismaz kaut kādu plānu mokošās stagnācijas risināšanai. Ar prognozēto nepilnu 2% izaugsmi nākamgad un 3–4% pieaugumu turpmākajos gados mums nedz labklājība, nedz stipras ekonomikas statusu pārskatāmā nākotnē nepanākt. Vācija. Spēcīga un ļoti produktīva ekonomika būtu labs mērķis, pēc kura Latvijai tiekties. Ja pieņemam šī brīža scenāriju, ka Vācijas izaugsme turpmākajos gados būs no 1–1,5%, bet Latvijas koprodukta pieaugums no 2–4%, Latvijai būs nepieciešami 50–80 gadi, lai Vāciju panāktu. Un tas vēl ir vairāk nekā optimistisks scenārijs. Kā alternatīvu straujākai izaugsmei mēs esam izvēlējušies taupības, jeb fiskālās disciplīnas politiku. Austerity is a recipe for strangulation, and as the economy goes down, it gets worse and worse. It gets worse and worse. Austerity doesn't foster growth, and growth is needed to help these economies get out of this situation. If you try to cut spending now while the economy is depressed, you make the economy even more depressed, that you actually do things that will mean less demand, less spending power, less consumer spending, less actual reason for businesses to invest. Ahead of next week's World Economic Forum in Davos, Christine Lagarde has urged against austerity that damages global growth. She's calling on leaders to devote the necessary political energy to exit the debt crisis. Neraugoties uz brīdinājumiem, Latvija dod priekšroku grāmatvežu klubiņa politikai, kuras prioritāte ir bilances rādītāji, nevis valsts attīstība. Sekas tam šobrīd atkal ir jūtamas. Pēc ilgāka, ļoti gausas samazināšanās perioda bezdarbs atkal pieaug. Mēs turpinām strādāt, it kā nekas nebūtu noticis, it kā mums nebūtu pazuduši 200,000 darba vietas. Atkal ir tikai redzējums par to, kā panākt, lai parāds būtu pareizā līmenī, inflācijas līmenis, deficīta līmenis, tad tas neko nedos valsts ekonomikai. Tas būs šauri, primitīvi, bet ne tālredzīgi. I'm quite disturbed by what I see increasingly in Europe and in the United States regarding Mani uztrauc tas, ka Eiropā un ASV skan aizvien skaļāki saucieni pēc tālākas fiskālās disciplīnas. Es neredzu, kādā veidā Ziemeļatlantijas ekonomikas tiks ārā no šīs krīzes, turpinot piekopt esošo politiku. I have difficulty envisioning how the North Atlantic economies can be pulled out of this crisis, given the measures that have been taken so far. Latvijas dalība Eirozonā būs atalgojums par cītīgu jostu savilkšanu un lata kursa noturēšanu. Eiro veicināšot stabilu izaugsmi un ārvalstu investīcijas.
Dod Dievs, ka mūsu valsts priekšstāvi ir izgudrojuši veidu, kā panākt ekonomisko izaugsmi, pēdējā brīdī uzkāpjot uz Titanika. Mani biedē visi tie mērķi, kur ir tik ļoti savā veidā varbūt primitīvi, ne jau par valsti domājošie. Tiek apgalvots, ka neiestāšanās Eirozonā Latvijai draud ar miljārdu latu zaudējumiem nākamo 10 gadu laikā. Šis aprēķins balstās uz pieņēmumu, ka iestājoties Eirozonā, Latvija maksās mazākas procentu likmes par aizņemto naudu. Taču tas īsti neatbilst patiesībai. Aplūkojot Eiropas centrālās bankas datus, nākas secināt pretējo. Ja aprēķinam vidējo rādītāju, tad Eirozonas valstis par aizņemto naudu šobrīd maksā vairāk nekā tās Eiropas Savienības dalību valstis, kuras palikušas ārpusē. Latvija ir palikusi vienīgā no Eirozonas kandidātu valstīm, kura oficiāli vēl faktiski grib Eirozonā. Ja? Gan Čehija, gan Polija, gan jebkura cita Eirozonas kandidātu valsts ir atklāti definējusi savu ārkārtīgi nogaidošo politiku, lai neteiktu negatīvo politiku. Neviena valsts, kura ir iestājusies Eirozonā nabaga, nav kļuvusi bagāta. Visas valstis, kuras ir iestājušās Eirozonā nabagas, šobrīd bankrotē vai ir tuvu tam. Krīze Eirozonā ir uzskatāmi parādījusi to, ka dažādas nacionālas valstis ar dažādiem ekonomikas attīstības līmeņiem nevar sadzīvot vienotā monetārā sistēmā. Stājoties Eirozonā, Latvija uz visiem laikiem atsakās no iespējas manipulēt ar savu valūtu, lai palīdzētu saviem ražotājiem. Tas draud ar totālu konkurētspējas zaudēšanu ne tikai eksporta tirgos, bet arī pašu mājās. Mums viena no lielajām valdības programmām šobrīd ekonomikas stimulēšanai ir ēku siltināšana, kuras ietvaros tiek mainīta loga. Un ko mēs pērkam? Poļu logus. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsu pašu logu pašizmaksas ir pārāk augsta un mēs nespējam viņiem konkurēt. Bet logi ir vienkārša lieta. Noteikti sagatavs no Vācijas saskrūvē kopā. Tā būvē logus ar dažu iekārtu palīdzību. Un, ja mēs pat tajos neesam konkurētspējīgi, tad kur mēs esam? Runa nav tikai par to, ka esošā politika un virzība uz Eirozonu negarantē Latvijas pārtapšanu par labklājības valsti. Tā nedod iespēju attīstīties arī vietējiem kapitālistiem. Mēs faktiski lielā mērā nīcinām ārā tos konkurētspējīgos sektorus, ar kuriem mēs varam konkurēt blakus teritorijās. Tepat tās ir Krievija, Baltkrievija, tāpat Polija. Veiksmes stāstu, no kuriem mēs varētu iegūt pieredzi, pasaulē nudien netrūkst. Tā piemēram, šis ir 13 dažādas valstis, dažādās pasaules malās, ar ļoti atšķirīgām pārvaldes sistēmām, kuru ekonomikas pēdējos 20 gadus augušas ar ātrumu vismaz 7% gadā. Visiem šiem veiksmes stāstiem ir divi būtiski vienojošie elementi. Tie ir lielas pašu investīcijas, rūpniecības un infrastruktūras attīstībā un aktīva monetārā politika. Latvijā nav vērojams neviens, ne otrs. Visa mūsu investīcija politika ir balstīta vai nu cerībās uz ārvalstu investoriem, vai arī cerībās uz Briseles dāsnumu. Tās valstis, kas ir pilnībā atkarīgas no Eiropas Savienības finansējuma, tie esam mēs, viņi izveido pēc būtības nevis attīstās konkurētspējas virzienā, bet tieši otrādi mazina savu konkurētspēju. Pat tautsēmniecība piekārtojās šiem finansēšanas līmenim klāt, un mūs veidojas atkal asimetriska vērtības sistēmas uzbūve. Mums šobrīd svarīgākais cilvēks, kas ir valstī, pēc būtības ir tas auditors, viņš ir Latvijas attīstības aģentūrā vai lauka atbalsta dienestā, vai kur viņi tur ir tās aģentūras tam līdzīgas, ja? Kuri skatoties birokrātiskos papīrus līdz, viņam bieži vien ir svarīgāks tur vienas trepas kāpienu saskaitīt pareizi, ja neveidojās faktiski kaut kādas sankcijas, nekā pārredzēt to ainu, kāpēc vispār šī investīcija tiek veikta. Pasaulē vidēji ārvalstu investīcijas nodrošina mazāk nekā 10% no kopējām investīcijām. Tātad Latvija nebūs nekāds izņēmums. Mums ir jāsaprot kā valstī, ka kopumā mēs nekļūsim bagāti no ārvalstu investīcijām. Mēs iemācīsimies no viņām? Jā. Bagāti? Nē. Nav pamata apgalvot, ka arī Latvija nevarētu būt pasaules strauji augošo ekonomiku sarakstā.
tam nav nepieciešama Nobela prēmijas vērta jauna pieeja ekonomikai, bet gan proaktīva rīcība. Latvija varētu nesteigties ar eiro ieviešanu, bet piekopt savu monetāro politiku, kā to dara Polija, Čehija un Zviedrija. Latvija varētu pārstāt cerēt uz ārvalstu investīcijām un investēt pati, izveidojot savas attīstības bankas, kā to gadu desmitiem ir darījusi Vācija. Jautājums ļoti vienkāršs. Mēs vēlamies panākt, ka mūsu valstī ir augsts darba ražīgums. Tātad, citiem vārdiem, ka mēs dzīvojam bagāti vai radām katrā stundā ļoti daudz pievienotās vērtības, mums ir jāpanāk rūpniecības attīstība. Ar finanšu disciplīnu vien kādu panākusi Latvija vien nepietiek, lai panāktu ekonomikas attīstību. Tas vienkārši nestrādā. Ja palūkojamies ekonomikas vēsturē, valstis, kuras guva panākumus, izmantoja dažādus mehānismus, lai investētu reālajā ekonomikā un atbalstītu savus uzņēmējus. Taču Latvijas valdība un Latvijas banka ir izvēlējušies iet citu ceļu un spītējot jebkādai attīstības loģikai, savalkot jostas, pievienoties eirozonai. Turklāt darīt to laikā, kad tur draud iestāties īsts eirogedons. Vai nu mēs pieejam no pozīcijām veidot Eiropas Savienībā nacionālu valsti kā līdzvērtīgu dalībnieku un automātiski tādā gadījumā pamatu elementiem jābūt konkurences spējai, gan darba spēkam, gan tehnoloģijām, gan pareizi tirgus izvērtēšana. Tā ir pilnīgi cita pieeja nekā otra pieeja. Cietā sakabē ar lielo, kā to sauc, Eiro klubu biedru loģiku, piekrist visam, kas faktiski nāk no lielajām Eiropas Savienības valstīm, Vācijas, Francijas šobrīd, neskatoties to, ka Briti faktiski ir ieņēmuši jau šobrīd separātu politiku, kad Čehi ir pateikuši, mums ir pirmā vietā konkurētspēja, pēc tam kopējā monetārā politika. Poļi ir pateikuši to pašu. Poļi iemaksā šobrīd Starptautiskā valūtas fondā 4 miljardus iekšā. Mums joprojām nav šī izēja. Iestāšanās Eirozonā ir atkal līdzeklis, kā novelt atbildību no saviem pleciem. Uzturēt savu valūtu, vēl jau vairāk valūtu, kur varbūt kaut kāda sava politika tiktu īstenota, nevis vienkārši mehāniski piesaiste tai vai citai valūtai vai grozam. Tas uzliek lielu atbildību. Atbildību, kas principā raksturo neatkarīgas valstis, kas raksturo nācijas. Ja? Bet mēs gribam tikt no šīs atbildības vaļā. Mēs gribam tikt vaļā no savas valūtas, lai tik mums nevajadzētu pašiem lemt, nedod Dievs, mēs tur kaut ko kļūdīsimies, mēs jau nemācēsim savu valstu pārvaldīt, savu valūtu pārvaldīt. Tā. Mēs tagad gribam tikt vaļā no atbildības pārvaldīt savu budžetu, ja? Un tā tālāk. Ja Latvija vēlas izlīdzināt savu dzīves līmeni ar, piemēram, Zviedriju vai citām Eiropas valstīm, tad valsts izdarīt, piemēram, nākšo 20 gadu laikā, tad Latvijai būtu jāaug katru gadu ar ātrumu vismaz 7% gadā, 20 gadus no vietas. Tad mēs varam cerēt, ka mēs būsim mūsu paaudzes laikā, dzīvosim tikpat labi kā Eiropā. Un tam ir noteikti jābūt mērķim. Visas Eiropas valstis, kuras ir kļuvušas bagātas, kaut kādā savas attīstības periodā izveidoja šādu attīstības spurtu ar 7% gadā, 20 gadus no vietas, tā arī viņš kļuva bagāts. Nepilnu 2% ekonomikas pieaugumu, kāds pēc optimistiskākajām prognozēm Latvijai būs šogad, patiesībā nevar saukt par izaugsmi. Tas nespēja akumulēt nec bezdarbu, nec parāda procentu maksājumus. 5 miljārdu latu lielajam valsts un 5 reiz lielākajam kopējam ārējam valsts parādam. Mēs atgūstam Eiropas Savienības naudu. Mēs domājam par pārfinansēšanos šīm starptautiskās mūsu tam krīzes parādam un labākā gadījumā nosedzam tikai procentus, kas pēc būtības nozīmē spekulatīvas finansēšanas modelis, jo mēs nevaram bāzes naudiņu atdot no mūsu naudas plūsmas. Ja mēs savukārt pastamies uz Latvijas ekonomikas struktūru šobrīd, tad viņai nav nekas no tādas patstāvības, pašpietiekamas ekonomikas pazīmēm. Pēc īsa atelpas brīža, kāds bijis pagājušais gads, Latvijas ekonomika iestūrēs stagnācijas fāzē, izeju no kuras mēs neatradīsim nec eirozonā, nec esošajā valsts politikā. Latvija ir kļuvusi par depresīvās ekonomikas citadeli, kuru turpinās pamest iedzīvotāji, ja mūsu izpratne par valsts attīstību nemainīsies.